Šī iedvesma, šī elpa ir dzinulis man, lai radītu un radītu jums iedvesmu. Es to jūtu ar sirdi un dvēseli, ka esmu kā iedvesmotājs, lai palīdzētu ikvienam noticēt sev un zināt, ka viņš ir radītājs. Ne tikai ticēt, bet zināt to un sajust. Jau kā 10 gadus darbojos pedagoģijā, un tas ir bijis kā sirdsdarbs, kur skolēns dod šo enerģiju, un tā ir patiesa, tiešām patiesa no sirds mīlestība. Tā enerģija, ko viņš dod, ir vienmēr ir tā vēlme dot pašu labāko atpakaļ, tāpēc virzījos un jau kā 10 gadus veidoju tieši radošus materiālus skolēniem, skolotājiem un ikvienam interesantam arī vecākiem. Un tie, kas vēlās varbūt kaut ko vairāk uzzināt par mūziku un saprast, ka tā ir tiešām radoša. Bet ne tikai šajos kursos vēlos padalīties par mūziku, bet par to, ka mēs ik viens esam radītājs un to dzirksti laist ārā un dot, jo tiešām šī došana, šis aplis ir nebeidzams, tāpēc, manuprāt, mēs šeit esam ieradušies, lai attīstītos un dotu vēl un vēl un vēl šo iespēju ikvienam mīlēt sevi, cienīt, radīt, noticēt un spēt. Padalīšos ar trikiem, kas ir strādājuši, kas ir palīdzējuši ikdienā, jo bieži vien, tas ir darbs ar sevi, strādāt, noticēt sev, arī to pozitīvo vilni turēt, bet arī tāds radošums, kas šajā visā procesā ir tas atslēgas vārds, ir ļaušanās. Tāpēc šo pirmo video vēlos ļoti akcentēt uz šo ļaušanās procesu, tāpēc padalīšos uzreiz ar piemēriem, kas tas vispār ir un kā var ļauties, kā pa straumi, doties tik uz priekšu un noticēt sev. Jo mēs jau negaidām, ka mēs laivā iekāpsim un tagad dosimies pret straumi. Tikai pret straumi mēs vēlamies izbaudīt, mēs vēlamies laivā iekāpt, pa straumi airēt, izbaudīt šo procesu, skatīties apkārt dabu. Līdzīgi ar jebko radīšanas procesā mēs pieņemam, ka var sākties lietus, mēs pieņemam, ka var saule spīdēt, var kāds uzsaukt hei un pamāt gar ceļa malu. Un tiešām šos mazos aspektus saprast, ka tā ir dzīve. Es sevišķi ņemšu piemēru no skolas. Ja es kā skolotājs ierodos klasē un man ir sagatavots stundas plāns un es pie tā turēšos dzelžaini. Tā tas realitātē nenotiek. Līdzīgi arī kad rakstīju grāmatu, jau izdotas 3 burvīgas radot mūzikas grāmatiņas, un tas process, disciplīna noteikti, bet tā, kad tu piesēdies, tev tukša galva, un tev liekas, ko tagad darīs, neko, bet ir jātic sev, bet ir jādara. Un ir jāļaujās, kādas idejas nāks prātā un liekas tik traki, bet īstenībā tā tapa. Vairāk kā 1000 darba lapas, tā tapa 100 video ar to, ka tu piesēdies un ļaujies tai iedvesmai. Viņi tiešām nāk caur tevi, ja tu esi atvērts, ja tu esi gatavs to uzklausīt, jo arī stundās skolēni jums ir jābūt gataviem uzklausīt visu kaut ko. Un šīs dažas idejas ļauj to stundu pavērst tā, ka tev nekad nav vispār ienācis prātā, ka var no šāda rakursa pastīties, piemēram, mācot nošatslēgu, ka mēs spējam atvērt durvis, ka tur ir tā atslēdziņa, un skolēniem likās tik interesanti ar dažādām asociācijām darboties. To es uztvēru tādu kā āķīti sev, ko es liku arī materiālos, un jūs noteikti atradīsiet vēl daudz iedvesmas savā profesijā virzīties
tieši ar šo ļaušanās procesu, ļauties. Un es teikšu, ja mēs esam saspringti laiciņu neatvēlējuši sev, neesam varbūt pālpojuši, nomierinājušies, man arī svarīgs ir sporta aktivitātes vai citam tā būs varbūt pastaiga, bet izkustēt arī ķermeni, nāk jaunas idejas, ļaušanās procesus, un kad tu dzirdi, arī dabā izejot, ir jāieklausās skaņās sevišķi, kas notiek, un tāpat arī tad, kad tu esi viens pats un kaut ko radi, vai klasē radi, vai kopā ar bērniem, tu ieklausies, jo nevienam neinteresēs, ja tu tikai viens pats runāsi. Ja tev tikai būs skaidra vīzija, kas nekad nemainīsies, un tu nekādas citas idejas nedzirdēsi. Viņas nāk, viņas tiešām nāk pār tevi, viņas plūs no augšas, un šī iedvesma, kurā mums katram ir šī iedvesma, šī enerģija iekšā, un tāpēc tā ļaušanās ir ļoti liels fokus, kāpēc mums bieži vien mēs gribam iet pret straumi, kad mēs esam sastinguši. Nē, šis būs plāns, jo es ļoti labi atceros mūzikas akadēmijā, bija jābeidz bakalaurs, un ir atklātā stunda jāvada, un tev pēc plāna ir jāvadās, un tas ir tik stīvi, tas ir iestudēti, un bērni jau arī tādi sastīvējušies, zina, ka žūrī tas ir samākslot, protams, tas ir treniņš, bet reālajā dzīvē tie spārni, tas radošums, kāpēc arī radīju dziesmas, tā ir brīvība, tā ir spēlēšanās, jo mēs tik ļoti katrs ilgojamies pēc šīs brīvības, mēs aizmirstam arī par Latviju, kā cīnījās par brīvu valsti, ka mums ikvienam ir iespēja to viedokli izteikt, to radošumu, bet arī dot ar mīlestību. Tas vārds noteikti ar mīlestību, caur sirdi sajust, ka jā, tas būs vērtīgi, es to došu. Tāpēc arī šobrīd dodu jums šos kursus, šo ideju, jo sapratu, ko cilvēki no manis visvairāk sagaida, tā ir iedvesma. Skolotāji, skolēni, pedagogi, ik viens tiešām sagaida no manis to iedvesmu dot, jo man viņa nāk, un es jūtu, ka man ir jādod kā straumi tālāk un tālāk un tālāk, un jāvairo, un es zinu, ka ik viens ir iedvesmotājs un radītājs. Tikai mēs zinām, kā sabotieris, mēs bieži vien izspēlējam šīs spēles ar sevi, mēs apstādinām, mums liekas, mēs neesam vērtīgi, mums viss kaut kas galvā ienāk, priekš kam nav laika, vēl dažādi iegansti, un mēs to sabotieru spēlējam iekšēji. Bet tā ļaušanās, ka mēs sajūtam šo enerģiju, jā, tā ideja ir atnākusi, un mēs labprāt kaut ko pasakam, tāpēc ikvienam ļaut arī izteikt savu viedokli un paklusēt, ir ļoti liela māksla, un iemācīties arī ieklausīties otrā, un tiešām novērtēt, jo bieži kā pedagogs to liekas pirkst gaisā, tagad es zinu vislabāk, bet tiešām ir tik daudz viedokļu, tik daudz idejas atvērties, kur tās idejas vērsīsies, jo lielisks piemērs bija tad, kad izdevu grāmatu, devos pie izdevējiem, sadarbojos kādu laiku, bet sapratu, ka nē, man ir jāiet savs sirds ceļš, es neiešu caur ministriju, lai gan vēlējos, lai viņi apstiprina, bet manas idejas viņiem likās par radošu. Man likās, ka man jāklausās savam ceļam, tāpēc paldies ikvienam, kas ir tiešām lietojuši grāmatu, projām lieto un noder, jo tas savs ceļš, tu viņu jūti sirdī, ka tā palīdzēs, jo bieži vien arī sistēma viņa traucē un ir jārada savs tas brīvais lidojums, lai spēj tas skābeklis ienāk, un tas stāsts ir par to, ka es aizgāju, lai novērtētu manu grāmatu, es uzzināju, ko sistēma vēlās, bet man priekšā bija lieliska sieviete, kas pēkšņi padalījās ar tādām idejām, ka jaunajās grāmatās ir QR kodi, un man bija tāds QR kodi, jo es paralēli taisīju video, bet es nesaliku to ideju, ka QR kodi var būt grāmatās, un bieži vien, ja mēs esam tā iecentrēti, man bija jāpastrādā vēl daži mēneši, lai savietotu tos QR kodus iekšā, vēl ar izdevēju jādarbojās, lai viņš pamaina ar maketētāju, bet es klausījos, es ļauju, jo es dzirdu, ka klienti saka paldies par QR kodiem, tik ērti noskanēt gatavs, un mājās skolēniem ir tik ērti.
Un QR kodu bums arī tajā 2020. gadā, kad izdeva grāmatu, viņš aizgāja, jo sapratām, kā lietot. Un ļauties, atkal šis vārds ļauties, iet uz priekšu un nestagnēt, ka liekas, nē, man tagad šis jāpārstrādā, tas tu galvā domā stundām ilgi un vispār neko neizdari. Bet ja tu būtu darījis tos solīšus, tu vienkārši paveiktu. Un tā ir daudzreiz bijusi mana mācība ļauties ieklausīt, lai arī sākumā tev liekas, nu ko tagad man tur teiks? Nē, man liekas, es zinu labāk par šo. Un pēkšņi kāds pasaka tādu ideju, ka tev liekas, pagaidi. Tā ir fantastiska ideja, kas sākumā liekas, ka tāda sajūta, nē. Varbūt ego arī ierunājās iekšā, ka nē, un bieži vien tas, kas mums tā kā krem arī ar ego, tas ir tas signāls, ka mums to vajag darīt vai attīstīt sevī. Piemērs, kādam pedagogam izdodas ideāli vadīt stundu, iespējams 2 valodās, un tev ir tāds, man nepatīk, kā viņš to dara. Iespējams, bērns ir atbraucis no citas valsts, un viņš vēl nevienu vārdu nesaprot, un viņam paskaidro citā valodā, un tev tāds, man tomēr jāpamācās kāda ekstra valoda. Un tiešām saprast, kāpēc mums krem šīs lietas, jo tas ar mums notiek iekšēji, jo šie spogulīši arī kā sapņi stāsta, ir nevis, ka redzam citu cilvēku sapnī, un, piemēram, mums viņam ir jāpasaka, ka mēs tevi redzējām, un tas ar tevi notika. Nē. Ja es esmu redzējis, piemēram, tēlu kādu vai draugu vai no ģimenes locekļiem, tas patiesībā ir kāda šķautne manī, kas notiek, un tikai caur savu pieredzi. Mēs visu prizmu veidojam savus pieredzi, tāpēc iestignēties un tā palikt un katru gadu vien to pašu vai stāstīt vai mācīt nav vērts, jo tā sirds nocietinās. Ir jāatļauj tai straumei iet, plūst un iedvesmoties. Ceru, ka iedvesmošu arī tevi uz uzdevumu, kas ir jāveic pielikumā, pārdomā, kas tev liek stagnēt, neļaut plūsmai turpināties un ko tu vari mainīt. Ko tu reāli uzreiz vari mainīt. Uzreiz ņemšu piemēru man, lai es kaut ko paveiktu, man ir jāceļās no rītiem agri, tā es uzsāku savu rītu. Ja kāds varbūt zina, 5 AM Club, Robins Šarma, lielisks autors, 5 no rīta. Likums, ka ir jāceļās, ir jāizskan, jāizsporto, kaut ko jāpamācās, jāpieraksta, bet tu rītu sāc, un tad ir tās zelta stundas, kurās tu darbojies un strādā. Kamēr iespējams ģimene guļ, man bērniņš arī guļ, un es varu darboties, un tas ir tas laiks, kurā es spēju radīt. Jo nekas cits nenotiek, ir jāizdara izvēles, tā arī pat es rakstīju grāmatu. Un arī, protams, rituāls pirms gulētiešanas ir ļoti, ļoti svarīgs. Man arī kā naktsputnam rodas arī naktī idejas, protams, ir jāļaujās arī straumei. Tāpēc es ceru, ka nodar šīs idejas un skatīsimies, kā tavas idejas mainīs tavu nākotni, lai pareizās straumes radošās ieplūst, lai tu spēj radīt, notic sev, darbojies. Un galvenais, zini, ka tu to spēj. Radot iedvesmai.